cietumi uz ādas. Par vēl vienu sociālu tematu. 3 gadu laikā kopš Latvijā darbojas glābēja silīte, tajā ielikti 19 mazuļi. Šodien Madonā durvis vērs vēl viena silīte, kurai pirmo reizi ir atvēlēta vesela mājiņa slimnīcas teritorijā. Līdz šim Babybox darbojās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī un Rēzeknē. Šā gada beigās vai nākamā gada sākumā glābēja silīte ir plānots atklāt arī Valmierā. No 19 silītēs atstātajiem bērniem lielākā daļa jau ir oficiāli adoptēti. Pārējie atrodas pirms adopcijas aprūpē pie jaunajiem vecākiem. Babybox ir vieta bērna dzīvībai ir traģiski nozieguma profilakses projekts. Pēc ievietošanas silītē mazulis iegūst atradeņa statusu, kas ļauj sākt tūlītēju adopcijas procesu. Pie jaunajiem vecākiem bērniņš nonāk jau 10 darba dienu laikā. Latvijā zīdaiņu adopciju gaida apmēram 40 ģimenes. Bērnu bioloģiskie vecāki pusgadu laikā pēc mazuļu ievietošanas var vērsties bāriņtiesā un izteikt vēlmi atgūt mazuli. Un tad īpaša komisija lemj par bērna tālāko likteni.